Labdien! Šajā video apskatīsim, kā izskatās jaunā aktivitāšu novērtēšana platformā Soma. Daudzās vietējumās var atrast interaktīvas aktivitātes, jeb uzdevums, ko skolēni var veikt un iesniegt skolotājiem. Piemēram, es aizpildīšu šo datorikas aktivitāti par algoritmu schēmu darbībām pasta izņemšanas gadījumā. Kad skolēni izpildīs aktivitāti, tā jāiesniedz skolotājiem, ko skolotājs pēc tam varēs novērtēt. Tā kā esmu šo pašu aktivitāti jau izpildījis no vairākiem skolēnu kontiem, parādīšu, kā izskatās rezultāti. Skolotājiem jāatver rezultātu pārskats, kurā jāizvēlas konkrētā aktivitāte. Pārskatā redzams, vai tā ir rakstīšanas vai vilkšanas aktivitāte, tāpat redzams, cik skolēni aktivitāti ir pabeiguši un cik šobrīd pilda. Līdzīgi kā testus, aktivitāti iespējams uzdot pildīt vēlreiz visai klasē, nodzēšot pašreizējos rezultātus. Filtros mēs varam atzīmēt, lai tiek attēlots aktivitātes, kurām ir vai nav piešķirts vērtējums. Zem filtriem redzam lodziņu ar skolēnu rezultātiem un priekšskatījumiem. Šeit iespējams uzdevumu nodot atkārtotēji pildīšanai individuālam skolēnam. Kā arī, spiežot uz dzeltenās pogas, iespējams novērtēt aktivitāti. Vērtējumu varam ielikt kā procentus, bet skolotājiem ar klasi pašiem jāvienojas par vērtēšanas kritērijiem. Ja esat netīšām pārrakstījušies, tad vērtējumu iespējams arī mainīt. Līdz ko tas ir ielikts, tā vērtējums parādās arī skolēnu pārskatā. Ceram, ka jaunā funkcionalitāte ļaus ērtāk pārskatīt skolēnu darbus un tos novērtēt. Uz tikšanos platformā Soma!